Atbalsta tīģerīši, šovu piedāvā O-karte. Pie manis jau šobrīd jau ir kabinetā kašers ieradies un noskaidrosim, kā tad viņam iet un kādas ir viņa tās problēmiņas un kā mēs ar tām varam cīnīties. Stāsti, kādas ir tās slimības pēdējā laikā? Tur nāk rēki visādāk vakaros vēlos. Zanda, cīmus nāk. Tad visādāk ļauni sapņi un man bail, tā kā no rīta tad vēl to sēk pāri un tad bail, tā kā redzēt visu kaut ko. Tā, ka man tik ļoti bail, ka es slēpjos un tāpēc man tas baldahīns. Un es viņu tā kā lieku virsū, bet es neredzu galu tam visam, es nevaru, man vajag palīdzību, es neredzu galu, jo tur tā Zanda nāk pie manis ciemos. Viņai tāda liela seja, tādiem lieliem zobiem, un viņa nāk no pirkšu galiņiem nāk, un tad stiepās pie manīm, tā kā nāk virsū, un man slāpē nost, un es nevaru vairāk. Kad tajā 16. janvārī mēs te ienācām tajā O-kartē, un tad es redzēju, sāku gāju stolcēm vēlos vakaros, un tur Zanda bija. Zanda nedraudzējās ar manīm, tāpēc viņa nāk visu laiku vakaros pie manīm 4:14. Vai jums ir vēl kādas kaitas? Un kāja tirpst, padus es svīstu. Es vairāk, kad sliecos uz to pusi, ko man ir teikuši jūsu kolēģi darba, un viņi ir stāstījuši, ka jums ir diarēja. Kauns jau atsīt, bet ir. Ir, jā, un tas ir, Pirms koncertiem, pirms tiešraidēm, pirms pusdienām, pirms aerobikas, pirms mēģinājumiem ar mūziķiem. Vai ir kādreiz sanācis tā, kad nepaspēja galīgi aizskriet, un kad ir tā mazais brūnais draudziņš biksēs? Kauns jau atzīt, bet ir. Tāpēc jau arī tos apakšbikšas te slēpju. Problēma jau sen jums ir. Varbūt tas ir kāds savienojums ar to jūsu neseno braucienu uz Āfriku. Jā. Kas tur tāds notika? Ko jūs to apēdāt varbūt? Es pirmo reizi sastapos ar Zandu. Ar Zandu? Jā. Viņa visu laiku man vajā. Un man ir baili. Kopš jums parādījās Zanda, varbūt par Zandu jūs saucat savu diarēju. Nav tā, ka guļot arī dažkārt gribas aiziet. 4:14 katru dienu. Tas notika, jā? Jūs man nomierinājāt. Es tikko sapratu. Vai jūsu tāds satraukums un tāds bezspēks varētu būt kaut kā saistāms ar vakardienu, ko jūs teicāt, ka jums ir mainījušās attiecības ar Sandiju? Nē, nav. Nepazīstu. Nebiju. Gājām ārā, tad es nebiju tur. Jo tur nāca iekšā Zandas, un es mēģināju Visvaldim iet garām, bet viņš nedēva man roku, un es tur paslīdēju. Un tad Sandija nāca iekšā. Bet viņai bija 5 santīmi, un es arī lūdzu 5 santīmi, man nedeva. Kad ir piekdiena, kad ir 12 vakarā, tad tu neesi te, tu esi citur. Izklāds kā rādīja bērā. Tur tu dejo, tur tu atrodi patvērumu. Un tur tu prācas 5 santīmus, a man nedod, a citiem dod, un tiem, kam dod, tie dabū. Gan tevi, gan mani nepārtraukti vēro. Vai ir kaut kas tāds, ko tu zini, piemēram, ko ir palaidusi garām vērīgā kameras acs, un ko tu varētu mums izstāstīt? Nē. Tāpēc, ka Zanda būs dusmīga, viņa man slānīs. Strons par Zandu. Nē. Varbūt ir kas tāds, kas ballītē ir noticis vēl ar Oskaru un Sandiju vai ar Sandiju vēl kādu? Ar viņiem nē. Ar Sandiju. Kas tad ar viņu ir noticis? Ar Sandiju notika lietas.
Kaunēšos teikt. Tomēr man būtu jāzina, lai mēs varam kaut kā šo problēmu varbūt Tā risināt. teicu, neteikšu neko. Varbūt tomēr. Es jau jūtu, jūs gribat to pateikt. Tas jums grauž. Jums tas grauž sirdi un jūs nespējat to pārdzīvot. Jā. Neteikšu neko. Nē. Pasaka, tad cilvēkiem kļūst vieglāk. Nē. Un tad arī citi saprot viņu problēmas un tās var risināt. Kā arī vai tu varētu lūdzu mums vest nākošo? Atbalsta tīģerīši. Šovu piedāvā Okarte.